vietējā kopiena savu projektu nosaka uz šīm iedzīvotāju vajadzībām, jo neviens ne Rīgā, ne citā vietā nezinās to, kas ir vajadzīgs konkrētā kopienā. Projekta mērķis bija palīdzēt Eiropas kopienu iedzīvotājiem vairot savu labsajūtu, labklājību, justies kā savas kopienas locekļiem un vienlaikus ar Eiropas cilvēkiem. Latvijas specifika ir tā, ka mēs pievēršam uzmanību mazajām lauku kopienām. Briežu ciemata cilvēki, tāpat kā lielākā daļa vispār Latvijas lauku iedzīvotāji sapņo par to, lai varētu palikt tur, kur viņi ir, lai viņu dzīve būtu pilnvērtīga, lai viņam būtu ko parādīt un atstāt saviem bērniem, lai arī viņu bērni paliek tur, kur viņi ir. Nav daudz cilvēku, bet īstenībā mūsu pagastā cilvēkiem arī vajadzīgs, lai viņiem būtu tā vieta, kur atnākt, kur viņi varētu sapulcēties, darīt kaut ko kopīgi, iemācīties jaunu. Vajadzības ir dažādas. Runājam ar kolēģi no Kazadongas. Viņiem pagastā ir 1500 cilvēku. Pie mums Briežu ciemā oficiāli deklarējuši 600, bet reāli ir mazāk. Ja varbūt intereses nav atšķirīgas, tad šo projektu realizētāju izpratne par sabiedrības interesēm ir atšķirīga. Mums noteikti vajadzētu apzināties vietējās sabiedrības vajadzības un nevis vispirms uzrakstīt projektu. Jebkurš projekts ir labs ar to, ka viņš tevi samobilizē realizēt kādu tavu ideju. Mēs sanācām kopā un izdomājām ļoti daudz, dabūjām drusku pat rājienu, kad ir pa daudz, bet vienalga mēs palikām pie sev. Bija radošās dienas, sporta dienas, mums tulītās būs kafija ar politiķiem, vecmāmiņas nāks lasīt pasakas uz bērndārzu un sākuma skolu un, protams, izglītojošas lekcijas. Reiz dzīvoja Vistiņa, un viņai bija bērni zālīši. Man vēl tagad vajag pasakas, tad, kad cits ir neru zāles, es izlasu vienkārtīgi pasaku grāmatu, un tās ir laimīgas beigas. Gribu pastāstīt vēl par 2 aktivitātēm. Viena no tām aktivitātēm bija Labie vārdi raiti rakstās. Ka cilvēki, kas gāja garām šīm darbnīcām, viņi uzrakstīja nezināmam brocēnu iedzīvotājiem labos vārdus. Un šos labos vārdus cilvēki pansionātos un vientuļie pensionāri saņems uz valsts svētkiem. Tad vēl bija runājošie akmeņi, kur arī apzīmēja akmeņus, kurus arī mēs izliksim pilsētā kā dekoratīvu elementu. Šoreiz mēs domājam, lai būtu šī ilgspējība, lai mēs tiešām varam izmantot šīs lietas ilgu laiku. Jā, noteikti ideju banka šeit varētu tā kā atvērt, jo atliek tikai pajautāt. Es apzinos to, ka arī šeit brocēnos ir joprojām tādi cilvēki, kuri, ģeniālas lietas ir izdomājuši un kurus mēs vēl neesam dzirdējuši. Kādus 2 gadus atpakaļ es skolēniem biju uzdevusi tādu nelielu projektiņu brocēnu padomu laikos. Un kāds puisis man atnesa savu vecā tēva filmētās filmiņas, ko viņš kā amatieris bija uzfilmējis 70. gados un 80. gadu sākumos brocēnos. Un tad, kad mums nāca šī ideja par brīvdabas kino, es teicu, pat varbūt mēs varam parādīt šīs vecās mazās filmiņas. Uzaicinājām arī tos cilvēkus, kas bija šajās filmās. Atnāca tik daudz cilvēku, par ko es vairāk brīnījos, atnāca jauni cilvēki, māmiņas ar ratiņiem, noskatījās dokumentālo filmu daļu, bija sajūsmā bez gala. Tās emocijas, kas tur valdīja apkārt, kad atpazina, redz, kāds tas ir jaunībā, un tas jau sevi ir miris, un pasties, un tur taču tā bija, un kura ir tā māja. Tā kā finansējums nebija tik liels, tad atkal mēs jau pārbaudīt to savu ceļu izvēlējāmies būtībā piedāvāt iedzīvotājiem apgūt jaunas zināšanas. Mums ir tāda interesanta lieta kā radošā uzņēmēja darbība, tāds seminārs. Tad mums ir, ko ļoti gribēja meitenes pārsvarā, ainavu dizains, lauku sētas iekārtošana. Un tad mums būs mājās gatavot to kosmētiku. Mēs ļoti gribējām sakopt šo upi, Alokstes upi, lai tā būtu
skaista un pieejama makšķerniekiem un arī laivotājiem un arī orientēšanās sacensību dalībniekiem. Man liekas, ka tā upe nekad nebija tīrītā. Nekad. Protams, ka tas darbs bija ļoti, jāsaka, tomēr smags, tāda no mana viedokļa, jo diezgan augstā ūdenī un zāģēt un to zarus nest, tas nebija tāda vienkārši pastaiga. Bērni kaut arī bija noguruši un arī izmirkuši, bet bija ļoti priecīgi un laimīgi. Un es domāju, ka vecāki viennozīmīgi bija lepni par saviem puikām, savām meitenēm. Mēs domājām aicināt arī ģimenēs šķirot atkritumus, lietas, kas liekas, kuras varētu piedzīvot otro mūžu, kopīgi vākt. Spriest par to, kā viņas liederīgi varētu izmantot turpmāk uz priekšu, kad mēs paskatījāmies, ko vien tik nevar izgatavot, vienkārši fantastiski. Mēs bijām pārsteigti arī par to ieinteresētību gan no lielākiem jaunošiem, un, protams, kad mazāki brāļi un māsas mācās, un pēc sākums, ko skolē nāca jau ar savu iniciatīvu, kā piemēram vecus izlietotus varbūt apģērbus, nenest uz konteineru, bet savākt, aiznest uz dzīvnieku patversmi. Tādā veidā arī tās lietas izmantojot. Mums taču jau 3 gadus gandrīz darbojas rokdarbu pulciņš un apmeklē 10 sievietes. Un mēs tā nolēmām, ka altāra segas tas viss ir iespējams. Tas segas ir vajadzīgas baznīcai, un tāpēc mēs nolēmām. Tam varēsim mežģīnes, kalpos ilgiem gadiem mūsu baznīcā. Ja runāju par šīm idejām, tad tas bija tik ļoti dažādas un ļoti neparastas, un tiešām likās, kā man agrāk kaut kas tāds neienāca prātā. Man ļoti patika Baltās mājas ideja par zeķīšu vadīšanu jaundzimušajiem. Un vēl nedzimušajiem. Man liekas, ka tā ir tik brīnišķīga ideja, kas noteikti būtu jāpopularizē tālāk. Mazais sauc vesels, stiprs, vesels un laimīgs. Baltās mājas seniori. Kopā izdevās savest jauniešus ar senioriem, savest kopā dažādu profesiju cilvēkus. Jaunieši apbrauca novadu, jo mēs bieži vien braucam uz Stokholmu ar prāmi. Tagad vēl kaut kur tālāk, bet mēs neesam apskatījušies, kas mums ir tepat apkārt. Un te jaunieši ar velosipēdiem to izdarīja. Pēc tam to pašu darīja pensionāri. Un izrādās, ka novada pensionāri tā īsti nemaz kopā paši nebija satikušies. Autobusā satikās šie 50 cilvēki, kur bija no visa novada. Un tas sākās, atcerējās jaunību, atcerējās tur visas jaunības dienu mīlestības, braucot pa novadu, aprunāja katru vietu, kas tur kādreiz bijis. Senioru sievietes sanākušas un mācījās fotografēt. Viņas īstenībā rada brocēnu vēsturi. Viņa iemācījās šo savu vienu prasmi, un viņa visur ir tagad ar savu fotoaparātu. Viņa draugos, viņai ir pašai sava galerija, viņa sazinās ar citām tantēm, un viņa mācās joprojām pati sazinoties ar citiem senioriem Latvijā. Mēs esam lauzuši stereotipus par daudziem cilvēkiem savā kopienā. Projekta ietveros mēs rīkojam ekskursiju novadu pensionāriem novadu, un projekta vadītāja Kristīna bija paņēmusi līdz 2 savus brīvprātīgos jauniešus. Tad, kad mēs satikāmies pie autobusa, tad es domāju, kas nu tagad te notiks? Un cik liels bija mans pārsteigums, kad seniori nāca pasākuma beigās pie manis klāt un prasīja, kurā klasē mācās šie brīnišķīgie bērni. Jo viņi sevi parādīja pilnīgi citā gaismā. Man jāsaka tā, ka mēs tagad mācību procesā viens uz otru skatāmies pilnīgi savādāk. Viņi uz mani un es uz viņiem. Kristīna ir izveidojusi brīvprātīgo jauniešu tādu grupu. Lielākā daļa šo brīvprātīgo jauniešu ir tie, kas krīt ārā no formālās izglītības. Vislielākā lieta ir kontaktēšanās. Ja mēs tās durvis turam ciet un neejam ārā un nekontaktējamies, tad mēs nekad neko jaunu neuzzināsim. Man ienāk meitene un 7. klasē, jā.
Viņa saka, skolā mani negrib mājās, mani negrib jāiet, kur. Es saku, sēd, es tev gribu. Viņi darbojās un viņiem ir interesanti un visi lielie mūsu novada pasākumi ir noorganizēti ar šo jauniešu palīdzību. Un tagad mums ir jārisina šī otra problēma, kā sadabūt kopā šīs divas jauniešu grupas, tie vieni, kuriem ir augsti akadēmiskie sasniegumi, un viņi nesaprot, ko tad tie tur dara tagad, ja? Un tie, kuri nevar sevi varbūt pilnvērtīgi parādīt skolā, bet ļoti labi parāda vietējā sabiedrība, organizējot pasākums. Mēs domājam par to, kā piesaistīt jauniešus, jaunās ģimenes dzīvošanai Vīpē. Ja līdz šim mēs Vīpē jau vairākus gadus skolā, pie skolas mums bija 5-gadīgo, 6-gadīgo bērnu grupa, kas ir obligāta sagatavošanai skolai. Tad šajā gadā, 1. oktobrī, arī atvērsies, saukšas viņu par bērnu dārza grupu, jo tur būs no 1,5 gada līdz 4 gadi. Šī gada vasarā uzsākām grupiņas veidošanu, gan telpu iekārtošanu, gan ārēju rotaļlaukumu iekārtošanu. Mēs tā kā tiešām cenšamies aptvert visas sociālā riska grupas. Viena no mazaizsargātākām ir ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, jo šīm ģimenēm tomēr dzīvē nākas saskarties ar vairākām krīzēm. Un ir labi, kad esam mēs, kad ir vieta, kur atnākt šiem cilvēkiem, kur ir iespēja saņemt atbalstu. Siguldas novadā arī tikko burtiski mēs esam nodibinājuši sporta iniciatīvu atbalsta klubu, kurā apvienosim nevalstisko organizāciju cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem, lai viņš veidojas kā tāds integrēts klubs, ja, kur ir cilvēki arī, kas vēlās vienkārši nodarboties. Tur mēs visi esam tā kā līdzvērtīgi. You're trying to win what you've already won. Mēs skaidri iestrādājām divas kārtas vai divus līmeņus. Viens, kad mazās organizācijas sadarbojas savā starpā, ceļ savu kapacitāti un veido tādu visai Latvijai pāri esošu tīklu. Un otrs līmenis, kad katra kopiena strādā pie sevis uz vietas, pamana tos, kuri līdz šim stāvējuši malā, piedāvā to, kas cilvēkiem ir patiešām vajadzīgs un interesants. Tā kā bija tās pirmās tikšanās, ka nevienam īsti nebija skaidrs, kas tagad notiks, kā tagad notiks. Mēs viens otru iespējams, viens otru diezgan pavieši pazinām. Un tad likās šausmas, kuras esmu nokļuvusi. Pirmkārt jau mēs paši pirmo reizi piedalījāmies projektā, kurš pašiem ir jāuzraksta sadarbojoties 12 organizācijām. Un tas bija tāds ļoti liels izaicinājums. Otrs ieguvums ir šī sadarbība starp šīm organizācijām. Es domāju, ka šo sadarbību vairs nekas nevar pāraut. Mēs esam jau tik cieši kopā, kad mums ir izveidojušās jau tādas ļoti privātas saiknes. Trešā mācība, es domāju, tas ir paraugs visiem, ka sadarbojoties var izdarīt daudz vairāk, nekā, ja šo projektu realizētu viena organizācija. Rezultāts nekad nebūtu tik labs, kā tas ir tagad. Un ceturtkārt, mēs pārklājam Latviju, jo mēs šeit esam no visiem novadiem, un zināmā mērā tas izveidojās arī tāds tīkls, un šīs organizācijas novados ir kā centri, kas var tālāk stāstīt šo ideju, kā var sadarboties. Mēs patiesībā no Viļiekas brīvšķiemas tur rokas stiepiena attālumā, tā varētu teikt. Vajadzēja aizbraukt uz Siguldu, lai mēs šeit atrastu viens otru, un tad pie mums arī viņi brauks oktobra vidū. Dalīsimies pieredzi, viņi arī audīs pie mums. Es esmu pārliecināta, ka tas tikai sākums mūsu attiecībām. Man ārkārtīgi patīk, kā teica Dagda, cilvēki bija pārsteigti, ka pie mums kāds brauc ciemos, jo viņi paši maz kur tiek ciemos, bet ka pie viņiem kāds braukt skatīties, ko viņi dara, tas viņiem bija ārkārtīgi liels kopienas notikums. Tas ir jautājums par to, ka lektors vai nodarbību vadītājs nevienmēr ir jāizraksta no galvaspilsētas, bet ka viņš var būt turpat apkārtnē, kurš labprāt to rāda un stāsta citiem, bet neviens jau iepriekš nav jautājis. Jo šos vietējos dārgumus tagad var piedāvāt pārējiem citos Latvijas novados. Ir ļoti vērtīgi satikt tos cilvēkus, kas darbojas dažādos Latvijas novados,
un darbojās no sirds, lai palīdzētu cilvēkiem. Laikam jau ļoti lielu spēku dod tieši dombiedri. Mēs esam jau labu laiku sapratuši, ka, lai realizētu projektus, nav vajadzīga liela nauda, jo īstenībā daudzas lietas ir tepat apkārt, viņas vienkārši ir jāpaņem. Katram mājās ir burka, mēs nopērkam atgriezumos mežģīnes, ietērpjam šīs burkas, un mums būs novembra svētkos brīnišķīgi izrotāta pilsēta, un tas nemaksā praktiski neko. Šeit ir atkal svarīgi, ka viņi rīkojās ar šo naudiņu kā ar savējo. Tas jau neko neprasa, izlikt afišu, lai cilvēki atnāk. Ziemā to var darīt zālē, kur mums ir aparatūra, ja? Nāc un skaties. Man nekad nav bažu par to, ka man būs viss jādara vienai pašai, jo vienmēr pieslēdas cilvēki, kuri ir motivēti darīt labas lietas. Tas ir kultūras nams, skola, pagasta pārvalde, jaunieši. Viens no apstiprinājumiem tam, ka šī līdzatbildība ir augusi, es domāju, ir tā Melnzemes krava, kurā vakar tika atvesta, lai šodien varētu stādīt stādus, neprasot ne santīmu. Tas, ka vecākiem, ja mēs vecākiem pazvanām, prasām, vai jūs atnāksiet uz stalku, jo mēs jau nevaram pateikt, ka jums ir jānāk. Un vecāki, lai cik viņi aizņemt, viņi atnāk kopā ar bērniem. Arī jaunieši, kuri sapņo par savu ielu vingrošanas laukumu. Viņi negaida šo ielu vingrošanas laukumu nokrītam no debesīm, bet viņi kaut ko mēģina darīt lietas labā. Mums ir veicies ar to, ka katrā pagastā ir līderi, aiz kuriem iet cilvēki. Nevienmēr tas ir pagasta vadītājs. Man pat gribētos teikt, ka mums ir tā, ka mums tie vietējie iedzīvotāji ir tie līderi. Jo, kā mēs sakam, pašvaldība mums ļauj strādāt. Mums ir ideja, kā iedzīvotājiem, mēs viņu realizējam un iepazīstinam novadu pašvaldību, ko mēs esam izdarījuši. Priekšciemā ir ielu vingrotāji, daži jaunieši. Viņi ar to nodarbojas jau kādu gadu. Mums pēc pasākuma bija saruna. Izrādījās, ka viņiem ir savāktas schēmas par to, kā būtu jāizskatās ielu vingrošanas laukumam, ja viņiem realitātē tāds laukums būtu. Tad mēs sarunājam, ka mēs meklēsim speciālistu, kurš veiks aprēķinus, cik tas ielu vingrošanas laukums varētu izmaksāt, un mēs meklēsim ziemā finansējumu. No novada pašvaldības vairāk gribas tādu tiešām patiesu interesi par to, ka novadā ir biedrības. Gan pašvaldība, gan biedrības strādā ar vienu mērķi – uzlabot dzīvi novadā. Jautājums, līdz cik daudz pašvaldība to ir apzinājusies. Ja ir vēl bagāta pašvaldība, tad ir labi. Un ja viņi sadzird, ko saka organizācijas. Ja arī pašvaldībai ir ar tiem līdzekļiem tā kā ir, ka nevar tur atļauties, tur maksāt tur lektoriem, nodarbībām, sazin kam vēl, tad ir jāiztiek kā ir. Un tāpēc šādi mazie projektiņi viņi ir būtībā tādām mazām vietiņām kā mēs. Viņi ir gandrīz vai tāda dieva dāvana, jo tev ir labi, tas finansējums nav liels, bet tomēr tu vari uztaisīt 1, 2, 3, 4, 5 interesantas lietas. Un tas ir liels iegums, jo pat jau ir tā, ka es jūtu, tie cilvēki tā kā sāk gaidīt, ka kaut kas atkal varbūt būs, kaut kas interesants. Nevalstiskā organizācija nevar sev tik ļoti celt to kapacitāti ar tik nelielu projektiņu. Bet ar tik nelielu projektiņu var panākt diezgan daudz ceļot iedzīvotāju aktivitāti. Bet nevalstiskai organizācijai savukārt tas ir ļoti svarīgi, lai atkal no jauna šīs nevalstiskās organizācijas biedri saņemtu spēkus, jo šīs iedzīvotāja emocijas, tas ir milzīgs virzītājs spēks. Tā mums arī pašiem bija tāda jauna pieredze, jo mēs tā kā uzņēmāmies šo vadošās organizācijas lomu. Un interesanti bija arī šī sadarbība
Mēs nekad nebijām strādājuši tā, ka kopā strādā 12 organizācijas, ar visiem tev ir jāsazinās, gan elektroniski, gan telefoniski. Mums atkal ir viens solīts uz priekšu, ka mēs atkal pārbaudam, jā, mēs šādā komandā labi strādājam, ko mēs varam vēl darīt tālāk. Vairākām biedrībām šis finansējums bija atspēriena punkts, no kura viņi gāja tālāk. Un tagad arī šodien man bija saruna, mums jau ir sajūtas, no kura projekta kas notiek, un tas ir labi. Mums nav jāskaita atsevišķi projekti, mums ir jāzina, uz kurieni mēs gribam aiziet, un tie ķieģelīši jāliek kopā, lai to ceļu nobruģētu. Mēs arī ceram, ka nākošie projekti varbūt būtu tieši sadarbībā, jau starpvalstu starp kopienu sadarbība, teiksim, Kazdanga un kāda cita valsts, ka mūsu ir interesanta mūsu kopiena, mūsu vide. Daudz cilvēki ir iznākuši no mājām, saskatījuši kaut ko citu, jā, saskatījuši kaut kādus savus resursus, ko viņi nākotnē varētu darīt arī paši. Un man liekas, ka tas ir tas svarīgākais, kad ir iekustināta šī sniega bumba, un es domāju, ka tas aizies tālāk, ka cilvēki iesaistīsies vairāk un sapratīs, ka daudz ko var arī darīt paši. Ir radušās vēl jaunas idejas, kuras mēs noteikti realizēsim. Pēc šī projekta meklēsim finansējumu. Vienīgais tagad šaubas par to, kā to visu paspēt izdarīt, ko esam saplānojuši. Es daudzas reizes domāju, viss pietiek, jābeidz. Ir jāsāk dzīvot normāli cilvēku dzīvi, iet tur, kur mani aicina, nevis pašai lēkāt pa priekšu. Bet laikam ir kaut kas tāds, ka es to vienkārši nevaru izdarīt. Tā ir tāda misijas apziņa, man liekas. Es vienkārši gribu izdarīt to, ko es spēju izdarīt un ko es redzu, kas nāktu par labu visiem. Man nav būtiski, vai man par to maksā, vai man par to nemaksā. Ja man tas sagādā pašai gandarījumu, tad es to daru. Man ir veicies ar maniem vadītājiem, ka viņi man ļauj darīt to, ko es vēlos. Zināmā mērā tā ir viņu uzticēšanās man, bet tas man dod ļoti lielu gandarījumu un tas dod brīvības sajūtu. Priekš manis personīgi Brīvruciems ir pasaules centrs. Jo es dzīvoju Brīvruciemā un es darīšu visu, lai maniem bērniem dzīve būtu pilnvērtīga. Tas arī tāds nosacīts jēdziens nomaļā. Mēs esam Eiropas Savienībā, esam Latvijā, Latgalē. Man aug 4 bērni, un es arī viņiem gribu parādīt, ka nevajag sēdēt rokas klēpī salikuši un šīkstēt, cik slikti ir. Ne tikai tu pats. Un tev jāsāk pašam ar sevi.